Čau! Šodien ļoti aizņemta diena, tāpēc runāšu ar jums no mašīnas, kamēr braucu, kas ir droši, jo es skatos uz ceļu visu laiku, bet es zinu, ka man kamera ir uz manīm. Un tā, šodien apsolīju jums runāt par biznesu. Man bija biznesa 3 gadus, man bija kā konditorija. Un man vēl joprojām viņš ir, jo mēs paši ceļam savu konditoriju, kas būs tikai caur websaitiem un tā tālāk un piegādi. Un tikai designer keikas, tās kūkas tikai cepsim. Jo tur visvairāk nauda ir tajā biznesā. Ikdienas biznesā lielveikali daudz pārņēmuši daudz ko. Un mūsu pilsētā cilvēkiem ļoti patīk, ko es taisu, un tādēļ arī es gribu turpināt, jo man atsauksmes arī pēc tā, kad pusgadu es jau biju aizslēgta, man zvana visi katru dienu tā vai tā un prasa, kad es būšu vaļā un kad es būšu vaļā. Jo es gatavoju kūkas vairāk kā nevis latviešu veidā, bet bez taukiem, ļoti svaigas. Es cepu savus kūkas tikai dienu iepriekš, es neko nepārdodu nākamā dienā, es visu atdodu baznīcas nabadzīgiem cilvēkiem. Mums ir pie manām mājām ir baznīca, kur ir ēdienu noliktava, kā saka, cilvēkiem, kam nav ko ēst. Viņi taisa paciņas katru dienu un izvadā viņiem, vai arī viņi nāk pakaļ viņām. Vai arī viņi dod bērniem, kas nāk pie viņiem uz skolu, kam nav naudas un kam nav pusdienas. Un tādā garā. Principā es dzīvoju pilsētā, kurā nabadzība izklausās, ka nav, bet īstenībā ir nabadzība. Jo mūsu pilsēta skaitās viena no Amerikas labākajām pilsētām dzīvot, kā arī blakus pilsētas tieši tāpat. Bet anyways. Pa biznesu. Pats sākums pie apmēram 10–12 tūkstoši. Tas ir tikai nopirkt visus savus cepšanai un visus savus piedarumus, kā saka. Ne visas formas, ne visas, kā saka, papildus lietas, kas laika gaitā vajadzīgs, bet tikai iesākumam. Un tas bija tikai visam, kam man bija vajadzīgs pašām kūkām un leduskapju un tādas lietas. Tad bija atļaujas un visādi nodokļi un viss tas un šitas. Bet mūsu rajonā, kur mēs esam, nav tik strikti, kā ir pašā Galvasa pilsētā. Tad es varēju pirkt parastos leduskapus, nevis komerciālos, un es varēju parasto, kā saka, plīti pirkt, nevis komerciālo, un tas arī daudz iesaudzēja naudu. Bet pie mums, pieņemsim, ja tev ir kūku ceptuve vai saldu ēdeņu ceptuve, ja tu nedod līdzi dakšas un karotes, un ja cilvēki neēd uz vietas, tev nav nodoklis jāmaksā par to. Tātad tu neievāc nodokļus priekš valsts. Bet, ja tev ir kafija vai tēja un tā tālāk, tā tu sāc iekrāt nodokļus tikai par tām lietām. Kas tev tev nav no tā starpība. Tu paņem nodokli un tu viņu atdod. Tas tev vienkārši iet caur tavu kontu. Kā mans cilvēks, kas man taisa nodokļus, viņš saka, tas tā kā caurveju nodoklis, tu ar viņu neko nevar darīt, un tev viņš nepieder, vienkārši cilvēki tev iedod, un tu viņu atdod atpakaļ. Bet tā nekad nenotiek. Cilvēki tev iedod, tev vajag kaut ko vēl pirkt, tev vajag piešauties, cik cilvēki tev nāks, un tā tālāk, un tā tālāk. Un nauda aiziet. Un šeit arī pamatā cilvēki saka, tev vajag 3–5 gadus būt pietiekoši naudai, lai tu varētu pats sev uzturēt, lai tu varētu ieguldīt biznesā. Un tā tev bizness ir vai nu ciet, ja tu nevari, vai nu arī tev
sāksies peļņa. Jo to, ko tu ieguldi, to jau jābūt peļņai vēl no tā. Un man tā arī bija. Man bija tā, ka man bija daži mēneši, kas man nebija labi, daži mēneši, kas man bija labi, un kamēr cilvēki iepazina tevi, un kamēr cilvēki atrada tevi, viņiem iepatikās, bet un nāca atpakaļ, un man cilvēki nāca pēc, kūkām, kas bija, kad viņi bija stāvoklī, tad 1. gadu, 2. gadu un tad 3. gadu es nevaru, jo man nav kur cept, kamēr man uzcels pašai savu. Bet tas jau ir ceļā, un principā ir tā, es ieguldīju apmēram 30 000 1. gadā, tikpat daudz nākamajā, un drusciņ mazāk 3. gadā, ko es nedabūju atpakaļ. Man apmēram bija pa nulēm vienmēr, un tad es arī pārvācos, man piedāvāja uz labāku vietu pārvākties kā biznesa partneri. Un tas biznesa partneris bija galīgs idiots, un tur vispār, drausmas. Nekad neņemiet biznesa partneris, arī nekad netaisiet biznesu ar savu ģimeni. Tas vienmēr ir tracis un drāma pārāk, man nepatīk drāma. Un man vienkārši apnika viss, un es aizgāju projām, es pateicu, es vairs nevaru izturēt. Bet rente. Skatoties, kur jūs izvēlaties savu biznesu taisīt, būs atkarīgs no rentes, bet manā pilsētā, kā skaitās viņa augstas kvalitātes pilsētā, es nezinu, kā to pateikt, bet bagāto cilvēku, es nezinu. Ir augstas rentes, un mums bija 1500 plus pakalpojumi, plus viss tas bija apmēram pie 2000, ko mēs maksājām tikai par renti, jo tie pakalpojumi iekļauj zāli pļaut un tur notīrīt ielu un tā tālāk. 2000 mēnesī. Tad bija elektrības renta, elektrības maksa, kas ir 4 reizes vai 3 reizes dažreiz vairāk nekā tu maksā mājās. Ūdens tieši tāpat, gāze tieši tāpat, ļoti, ļoti dārgi. Tātad, ja tu nepārdod ļoti daudz savus preces, tev jābūt vismaz vairumam vai kaut kam. Un viss tas ir, to visu var izdarīt, bet tas ir daudz sarežģītāk nekā tas varbūt izskatās un izklausās. Bet to var izdarīt, bet ziniet to, ka vajadzēs jums laiku, vajadzēs, lai cilvēki jūs iepazīst, jo, ja padomājiet, tad ir tik daudz cilvēku apkārt, kas taisa biznesu, kad ir izvēle cilvēkiem ir milzīga. Pieņemsim, kas pļauj tev zāli. Simtiem un simtiem zāļu pļāvēja, biznesa, maza, liela, visādi. Tu vari izvēlēties, no kā tu gribi katru dienu, kas tev pļaus tavu zāli. Protams, es pļauju savēju, jo man ir 4 puikas un man nav vajadzīgs zāļu pļāvējs. Viņi tā pelna sev vasaras naudu. Bet biznesu te var attaisīt, nav sarežģīti, vajag tikai zināt cilvēkus, zināt savus klientus un vienmēr būt laipniem. Es esmu ievērojis ļoti daudz, jo laipnāks biznes, jo vairāk viņam veiksmes. Un es ceru, ka es varēšu attaisīt drīz savēju atpakaļ un viss būs perfekti atkal un es jums parādīšu visu un izskaidrošu visu. Bet sarežģīti nav tā taisīt biznesu. Vienīgais vajag naudu, ko tu vari ieguldīt, un naudu, uz ko tu vari dzīvot. Un es varēju to izdarīt, jo man vīrs strādā, un mēs krājām naudu, un tas bija kaut kas tāds, ko mēs gribējām abi divi darīt, un tā. Bet biznesu taisīt vaļā nav grūti, vajag tikai cilvēki, kas taisa vaļā biznesu, viņi praktiski neguļ. Es sākumā strādāju apmēram 18 stundas dienā, 7 dienas nedēļā. Vismaz. Es varēju aizmigt sekundes laikā aiz letes mierīgi. Un tā, cerams, ka jums palīdzēja. Ja gribat pajautāt kaut ko sīkāku, jautājiet. Par citiem biznesiem es arī diezgan zinu, jo man ir daudz paziņas, kas šeit, kam pieder bizness un tā. Tiksimies nākamreiz.